Tas pre-workouts būs neviedzir, laikam. Vakar. Sāksim mēs ar beta-alanīnu. Beta-alanīns jādzer 4 reizes dienā. Tas dos spēku muskuļos. Taiks, lai jūt to spēku? Viņam ir uzkrājošais efekts, pēc kaut kādu, nezinu, liek treneris, viņš dzer cinks, magnīs, B grupas vitamīnu, lai galvu nesātu. Gaba vakarā, tribus testosterons, turbo, tas ir dabiskais testosterona būštais. To arī vakarā, lai labāk miegs un širo katru dienu pirms treniņa. Šis ir pibē. Ja skolas laikā būtu zinājuši, kas tas tāds ir, tas nebūtu ripsēji. Ja es atceros bērnībā tās sajūtas, kas man bija no tiem Mitsubishi un šitiem, līdzīgs tu ieplēsi viņu, tad tev iziet pa visu ķermeni tirpas un skudriņi. Vienīgais no šitā negribās tā runāties ar visiem. Kiprā arī aizsākt ar to pre-workout, ne? Jā. Rumpūru es tev parādīšu. Šitā ir pirmā izstāde, ja. Man gults pirms tam, tur es visu laiku gulēju, tagad tur guļ zariņš. Man jau ir nākamais līmenis, man jau ir luksus. Pašam savs. Ja treneris katru vakaru 9 neslēgtu cieši to sporta zāli, tad varētu kādu ciemos vēl uzaicināt te vietas pietiekoši, bet par cik? Viens un nav otrais stāvs, bet šitam tā mēs dzīvojam ziemā, vasarā. Patrunētos nedēļu no vietas kādreiz, tu saproti? Forši ir tā, bet forši ir vienreiz atnākt uz treniņu, 2 reizes atbraukt ciemos forši, ka tu te dzīvo nedēļām ilgi. Tu neko neredzi, neko nedzirdi, neko nezini. Un ir jau tā, ka tev tajos treniņos tu tā nogurst, ka tu neko vairāk īsti par... Citreiz ir tā, ka tu trenējies, treniņš iet uz beigām, un tu domā, tu esi tik nogurst, ka domā, moški iet gulēt, nevis braukt paēst, jo tev nav spēka pat aizbraukt paēst. Tāpēc šeit ļoti viegli diētu ieturēt, jo tu jau vienalga, ko tu ēd, tu to barību uzņem, nevis tāpēc, lai sajustu garšu, tu barību uzņem, tu vari tālāk funkcionēt, tu šeit baigi, tu žostu tie treniņi. Gribās, Kristapam, gribās trenēties ir forši, labāk ir trenēties, nekā lietot augus, jo sports ir dzīve, ir īpaši boks. Vēlreiz ir kaut kādā normāls sports. Kāds tad vēl būtu normāls? Nezinu, daudz volejbols, tambrē, tur, kur nesit pa galvas. Tas Jurīts ritiņ deg, tur man sāstīt pēc tam atsē. Cik bieži esi vispār līvānos trenēties, ne? Pārstāv vienmēr pirms faitiem gatavojās. Tagad nesen tieši bijām, man liekas, kaut 2 nedēļas. Pabija vai nedēļa. 2, laikam, jā. Tā atkal tagad jau šeit esmu. Apjūm darbs, tas ir jābūt čerši. Domāju, cik daudz stundu šis tagad pavadis. No rīta tikai vēl nevietas nav, bet tikai to ir trenēt. Es lai ģērties atstāju, man ir kolīgi dusmīgi. Lūkam jau pa vienkāršo uzliek un viss. Pats, kad vienīgi trenējies, arī iesildies? Jā. Vienmēr jau. Vienreiz arī, kad braucām uz sparingiem, bišķi kavējām dēļ satiksmes. Tad mēs tur tā uz ātru pēc 5 minūtes iesildījām, ir tieši atsildīšana svarīgi. Mākam dienām, mēs sāpēt vairāk muskuļu tā. Klinkot nevajag. Ceru, ka viegli būs kaujā, vai ne? Es tagad vēl diētu višķiņiem. Višķiņ kilogramam jānoliek pāris vēl grūzi un sēšanā. Bija labāk, tas ir jākastāt. Ja 50 gadīgi treneri, ne 3 raundus nostāv, un smīrs bija labāk. Piršā, ne 2 raundu, tu esi smīrs, bet tu labi boksliekā.
Stefan, pa vēderi sit viņam korpusā. Neitēmē galā sit pa vēderi. Viegli pret treneri. Grūti, viņi vienmēr grūti. Parasti kāds tā pēdā tā maiņa strādā, viņi būs tik saka, davai, žosku. Normāli. Tā ir labākais laiks dušiņā. Cik tev vēl treniņi ir? Cik vēl būs tagad? Sanāk rītdien 2, trešdien paļubom 1 un tad jau mājās. Ceturtdien gan jau mēs tur teikā uzmūksim. Piektdien sparingi. Gan jau svētdien varbūt kaut ko, un tad sestdien, un tad svētdien uz spirti. Un tā jau pēdējo nedēļu kaut kādu viegli treniņu, es domāju. Taču vēl ir treniņi normāli. Bet nu tagad jau tā bišķi uz vieglo režīmu. Nu tagad vēl žosku bišķīt, un tad jau tāds bišķi vieglāks režīms. Kas ir jādara, ka labi pastrādāts ir? Jābrauc paēst. Jābrauc paēst. Tas labākā daļa. Brauc paēst. Nopirkt dīvānu, un šitie te tu viņus reklamē, tā klasu novu ģimeni, nu tā, ka bez matiem. Viņi saka, mums tur viņi jau saka, nē, man nedara tāds sadarbības, ja pavēltos, mēs saka, nē, es nereklamēšu to par ko. Ar Zariņu mums ir tādas attiecības, ka man bija restorāns, kafejnīca. Man tur sūdīgi gāja, kad es viņam saku, viņš man tur palīdzēja visu. Sākot ar trauku mazgāšu, un beidzot viņš kinkaļus taisīja. Es viņam saku, Zariņ, tu rītā nenāc. Es saku, man vairs nav ko tev maksāt. Nākošajā rītā šis darbojas, ko darīšu? Jā, man mājās tāpat nebija ko darīt, un taisa kinkaļus. Un tā mēs, tā arī es tādu lojalitāti arī novērtēju. Cik es varu, tik es viņam iedodu. Visaugstāk es vērtēju tos cilvēkus, kur var parādīt lojalitāti arī aiz muguras. Par Zariņu man nekad nav bijuši jautājumi. Ko lai ņem? Tāds aptā visi ar īsiem ir viņi tādu ēdam, jo tad ir īsi. Es viņu ēdu jau pusdienās, un šī ir kaprīzi. Jā, bet man no viņiem tā pļūt, ka parādās, ka sparīgoši. Man sita pa vēdert, es domāju, bļē, man iestīs vēl vien pa korpusu, es piedirsīšu to ringu, es taču vēl gāju pa vienu treniņam virst, un tas salātas jūt tam majonēs. Es domāju, bļē, vēl viens pakuņi, un čia būs tas rīts. Tur ir norma, tur var redzēt, tur normāls mīklis. Es nevis tagad ir snēgi. Marinēja šampiņonu. Kā ir, ko dara? Ietimā pareizāk. Jau labi, smagākie treniņi ir aizvadīti, tagad jau sākās tādi vienkāršāk visi. Kā tev ir treniņa rutīna vispār, kā gatavojies tagad? Tagad atbraucām uz tempu, kārtīgi ieiet fokusā pēdējās dienas. 2 treniņu dienā, tagad līdz trešdienai. Tad jau pakāpeni sāksim bišķi mierīgāk kā treniņu dienā. Asinam savus asmeņus un gatavojamies 2 dienas mēs cīņām. Kā tev vispār ir kaut kāda ikvakara rutīna, ikrīta rutīna vai mantra, ko tu dari? Ja godīgi nav nekādas tādas rutīnas, bet tieši tā kā cīņas dienā man ir tā, kad es, piemēram, pamostos. Zinu, ka parasti cīņas dienā katram savā kaut. Kas ir baisākais manevrs boksā? Baisākais moments ir šādi lucky punches. Tas ir veiksmes sitiens, ka tu negaidīs vairāk par to dabūni to sitienu. Tu var tāpat arī pretiniekam izdarīt, vai pretinieks tev. Tāpēc es laikam jābūt fokusā, jāatrenējās, jāsagatavojās, lai tā nebūs. Baisākais, kas ar tevi var notikt boksā, kad tu sāc domāt par tiem, kas uz tevi skatās. Tas ir pats sūdīgākais, ka tu sāc cīnīties nevis priekš sevis, bet priekš tiem sūdētājiem no interneta. Tā bija man kļūda, ko es biju pieļaus kādās pāris iepriekšējās cīņās, kas vairs nepraktizēju. Bet jā, pats baisākais, pats bīstamākais ir rēķināties ar sūdētājiem no interneta. Kas tev pašam vispār šobrīd jāpielāgo ir? Pirms lielās cīņas mazliet višķiņa asamiņš jāuzbūt. Tas arī viss. Un kas labākā atmiņa no līvāniem? Cīņas ir labākās atmiņas no līvāniem. Tu esi nokapājis, redz, kā tam ir. Bet tas ir darbs, tas ir fokus, tā ir koncentrēšanās. Un tas arī nes rezultātu. Cerams, ka arī šoreiz neses rezultātu. Kāda tev perfektā maltītās treniņa? Būtu krēms uz sievietes nipeļiem, labākā maltīte. Ja vēl ir kaut kāds auglīts ķirsīts vai melnēm vai zemet, tad vispār forši. Tas ir gājis sev, man liekas, ka vajag tā neiesapringst uz to ēšanu. Lai es ēdu, ko es gribu. Ko tu ēdi šodien pusdienās? Šodien pusdienās es ēdu vistas filēju ar grielētajiem dārzeņiem, salātiem. Un izdzēru minerālu ūdens un spraitu. Kokteili. Man patīk, ka es gatavojos cīņiem. Tas gan man ir tāds signifikants saits, kad es gatavojoties faitiem, dzēru parasti pie pusdienām vai klubos vai vienā, kur es dzēru spraitu vai gāzētu minerālu.
Bet šobrīd neboksāt šeit, ko darīt, ja šobrīd nebūtu Līvānos. Ja es nebūtu šobrīd Līvānos, būtu mājās ar ģimeni, savu dēlu. Готовились на бой, и, я думаю, что мы не подготовлены. Там тоже поедешь? Думаю, что да. Но изучился соперника, несколько раз смотрел его в риге, и как, будет боксироваться с характером, с хорошей физикой. Бокс тоже, можно сказать, есть. Поэтому все будет нелегко, но я думаю, что будет тактика, которую мы подберем, и все будет хорошо. Но, во-первых, у меня, если начнем с меня, то у меня очень большой опыт, тренерского опыта, да? Это раз, во-вторых, у нас очень хороший спортзал, это два. И здесь атмосфера такая спортивная, никто никому не мешает. Мы только занимаемся тренировками. Музыка не играет, никто посторонних в зале нету никого. Только спортсмены и только тренировка. И есть в зале только один человек, который проводит тренировку, это тренер. То есть лишних людей нет. Никто никому не mešает. Ko tu mīsi suns un lādēt? Es nācu šur, gribēju hype. Būs tev hypes. Mēs... Бывает всякое, но для этого я и тренер, чтобы много есть спортсменов, которые достигали больших вершин, и они сложными характером. Это не новость, то есть. Это и раньше так было, и сейчас так. То есть спортсмен, который сложный характер, которому должен быть подход. Тренер должен быть подход. Ну и так вот у меня и есть какой-то подход, поэтому я могу и накричать, могу и, может быть, поспорить, может чуть-чуть и поругаться, но и потом дальше тренироваться. Это нормально. Конечно, таких ребят немножко сложнее тренировать, чем те, которые легче поддаются тренировкам. Но это всегда так было, поэтому это не новость. Когда я занимался молодой, тоже были ребята с такими всякими сложными характерами. Es zinu, ka es šobrīd esmu Līvānos. Es zinu, ka es esmu ļoti daudz atdevis šai cīņai. Es nezinu, kāds būs rezultāts. Es nevaru paredzēt nākotni. Plaustīties, plēst spāles un krūtīm, ka es uzvarēšu. Es varu apsvērēt jums visiem. Pie visi, kas man dājas, pie visi, kas man ir. Es te arī iekāpšu, ringā, iekāpšu un atdošu visu, kas man ir, un vēl vairāk. Lai parādītu to, ka uz sulšu muguras neviens centiņš haipa kalnā nebrauks. Visu 8. februārī Arēnā Rīgā sacensībām.